2002. gada martā es kopā ar savu vīru nolēmu braukt ar autobusu uz Tezē. Interesanti, ka tieši vakarā, kad bija jābrauc prom, es saslimu ar gripu, un visas šīs dienas diezgan tādā grūtā pusnemaņa stāvoklī es braucu ar šo autobusu. Un tad, kad es nonācu Francijā Tezē, tad es biju tik novārgusi, ka knapi varēju paiet. Tezē cilvēki var izvēlēties sev nodarbošanos, savu meditācijas veidu. Es izvēlējos klusēšanas meditāciju. Tas nozīmē, ka es vienkārši sēdēju ar auglu norobežotā pļavā un īpaši neko arī nedomāju. Un tad kādu dienu šādas meditācijas laikā pļavā es savā prātā izdzirdu tekstu, kas pilnīgi noteikti nebija ne no tā, ko es biju domājis, ne no tā, kas bija rakstīts man priekšā. Es pat sākumā domāju, kuras viņu esmu dzirdējusi. Un šis teksts bija pēc gada šī laikā tev būs bērns. Tad, kad es dzirdēju šos vārdus, es domāju, ka tas teksts ir, neticams. Un mana pirmā doma bija, es taču esmu tik slima, kāds bērns. Man jau arī ir vēl bērni. Es par to domāju, un pēc tam es domāju, es ar to neko nevaru darīt. Es varu tikai paskatīties, gaidīt, pieņemt to, ka es to dzirdēju. Un tad šajā gadā es atgriezos, es atveseļojos, šad tad atcerējos šos vārdus. Bet patiesībā tieši nākošā gada lieldienās man piedzima meita. Ja es domāju, ja cilvēki zinātu uz priekšu, kas notiek, vienalga, kamēr tas nav piepildījies, tā gaidīšana ir ļoti hipotētiska. Bet, kad ir piepildījies, tad arī tā gaidīšana ir jēgpilna. Jā.